uz darbu, es nodziedu savus stundas, man ir koncerts un tā. Tas ir manai dvēselē. Bet tā es aizēju un iztīru mājas. Ko es arī uzskatu savai dvēselē, jo es iekšā tur ir nekārtība un tā. Un kad es eju ārā, tas ir viss tīrs un kārtībā un viss spīd un aizstās, jā. Latvijā un tīrīt te tās ir divas dažādas lietas arī. Tāpēc, ka šitien te viņi īsti nezin, ko viņi no tevim grib. Un tu vienkārši tīri, ne jau ka es pavirši tīru, ja? Bet es tīru ne tā kā Latvijā es tīrītu. Šitien tu izsūks, ne, tu uzmazgā grīdi, bet tu ar rokām tu grīdi nemazgā. Tā kā manos laikos mājās, kā man dresēja, ka viss bija ar rokam jāmazgā. Egoistam savādāk. Zana īrijā dzied jau 7. gadu. Darbu Latvijas Nacionālajā operā viņa iemainījusi pret darbu īrijas Nacionālajā korī, bet no dziedāšanas brīvajā laikā uzkop mājas, arī saviem kolēģiem mūzikiem. Ar kori Zana brauc turnējās pa pasauli, 2 reizes gadā apciemo ģimeni Latvijā, bet tālajoši plāni viņai ir īrijā. Citreiz, kad man galīgi uznāk, ka man viss riebjās un ka es eju uz to māju un ka es tīru to podu, man tā liekas, kāpēc es to podu te tīru? Bet tad tas pāriet un tad ir labi. Bet šobrīd man vispār, es ņemu vispār vienalga kāda darba man nāk virsū, es viņus ņemu viss, jo mājas pirkšana. Tas ir vienkārši jāskaita katra kapeka. Kas mēs pērkam māju, tas ir es un mans puisis. Jā, 4 gadi jau, kā esam kopā, tad mēs tomēr jāpērk māju. Un uz 35 gadiem mums tā, jāatmaksā 35 gados. Un tā, mēs saņēmām tikko šito, tāpēc, ka dzīvību arī abiem jāapdrošina, ja? Mēs saņēmām tā dzīvības apdrošina. Mēs skatām, 2041. gads. Mēs tik ilgi vispār dzīvosim. Kad tu brauks Latviju? Es nezinu, es tik tālu neskatos. Šobrīd mēs pērkam māju un kaut kā vairāk par to uztraucos. Neko jau, nekādas attiecības tu nevar garantēt tik un tā. Labi, mēs 4 gadus esam bijuši kopā, bet tas jau nenozīmē, ka mēs visus tos 35 būsim kopā vai vēl ilgāk, jā. Bet varbūt arī būsim, Es nezinu. Viņš ir no Nigērijas, es esmu no Latvijas, mēs esam īrijā satikušies, kā, varbūt mēs uz Nigērijā aizbraucam dzīvot. Mēs ar vienmēr esam tikušidā, ja? Sorry? Kas teica sveiki? Tā kā mērā sveiki, kā iet? Oh, Valērija, tur, jā. Daksa? Where's my flash? Where's my flash? Aguyaguan. Go on. Her daughter's daughter.
esi laimīga? Es domāju, ka jā. Bet es nevaru pateikt jā. Es domāju, ka jā. Tāpēc, ka, kā jūs te teicu, te ir tik daudz tādas lietas, ko es domāju cilvēki sapņot dabūt, kas man ir. Bet īpaši Latvijā viņi nesaprot, kas man nav. Kas tad tev nav? Man nav ģimenes. Man vienkārši nav ģimenes. Man nav... Man tad jāsaka graudā. Man nav mamma telefonā tā. Tāpēc tas man liekas tāds sāpīgākais moments, kas nav. Bet man ir draugi. Man puisis un vispārējais. Man ir darbs. Man ir vairāk vai mazāk nauda. Man būs māja. Bet man nav ģimene. Nākat, mazie suņi. Mazie suņi, mazie suņi. Nākat iekšā, mazie, mazie, mazie. Mazie suņi. Tie nav iznākuši ārā. Pagaid, viņas izdzīšu ārā tūlīt. Zanes mamma savulaik arī emigrēja, nopirka māju un pārcēlās no Rīgas uz Jaunpiepalgu. Tagad Dagmāra ir lauku mājas saimniece, kopj bites, audzē aitas un ar vīru atbalstu, kurš joprojām dzīvo un strādā Rīgā, algo strādnieku. Principā jau nu kāda vaina, klausies, svaigā gaisā no rīta līdz vakaram. Dzīvojies, jā, tu laba. Un darbs jau ir, bet nu visi darbi ir grūti, nu. Nu, kur ir vieglāk? Visur tāpat te ir un tur ir, nu. Mums jau ar te vienu kaimiņu ģimeni. Es uzskatu, viņi praktiski izjuka. Arī tikai tādēļ, ka mamma aizbrauc, bērni palika ar tēvu. Viņi gan uz Angliju aizbrauc. Bet nu, tas pats vien jau ir. Jo daudz ģimenes izjuka, vismaz laukos. Vienu otru dzird, ka izjuka, kad viens vai otrs aizbrauc un tā arī viss tas pajūka. Nu, nezinu, vai tas labākais variants. Nezinu, es nebrauktu. Kaut gan nekad nesaka nekad, kas to zina. Ja man kāds būtu teicis 15 gadus atpakaļ, ka es dzīvošu laukos un audzināšu aitas, tad es varbūt teikusi nemūžam. Es vēl tad, kad atnācu šeit dzīvot, arī teicu, ka man neviens lops nebūs. Es taču nesēdēšu viņiem pie astes, un te nu mēs esam. Tad rudenī uz īriju bija atbraukuši Zanes vecāki. Mammu visvairāk aizkustināja īru aitiņas un skaistā daba. Pie reizes Seņavsku ģimeni izmantoja iespēju Latvijas vēstniecībā nobalsot par jauno Saeimu. Secinājums pēc ciemošanās Dagmārai viens. Ciemos ir labi, bet mājās vēl labāk. Un tāpat domā Zane, kura ciemos brauc uz Latviju, bet mājās atgriežas Dublinā. Es nezinu. Es nezinu, ko es darītu Latvijā. Es esmu bijusi operas korī, un tie bija foršākie gadi manā dzīvē, es uzskatu. Jo tas pirmais darbs un visas attiecības, kā tu iemācies, kā jādarbojās ar cilvēkiem. Tas viss bija fantastiski, bet tajā pašā laikā iet tur atpakaļ strādāt. Nu, es nezinu. Jo ļoti jauki kolēģi un viss forši. Bet, kad es pastos uz tām
pāris dāmām un uz tiem pāris večiem, kas tajā korī ir, ja, ka viņi tur bijuši 20-25 gadus. Tā ir viņa dzīve, viņa neko citu nav viņiem nekas cits manā uztverē. Nevis es viņus nonievēju vai kā, bet tas ir kaut kas tāds, tu dzīvo uz skatuves. Bet tu arī dzīvo tai skatuvei, tu nedzīvo nekam citam. Tā ir viss tavu dzīve, tas viss, kas tev ir. Tāpēc tie bija foršākie gadi, bet tajā pašā laikā es tas kaut kur priecīgi, ka es tomēr nebūšu tur 20-25 gadus. Bet tajā pašā laikā es ļoti skums pēc tās skatuvs. Es labprāt uzvilkt atkal Jēginu kostīmu un uz skatuves un dziedāt un dejot. Nu jā, es te dzīvoju, es te strādāju, es te dziedu, un te viss notiekās, es te pērku māju. Te ir man dzīve šobrīd. 7 gadu atpakaļ man tā bija Rīgā. Un es nezināju, ka es būšu te. Kas man pietrūks, ka es braucu pa kaut kur ārā no Dublinas, jā. Un, piemēram, ja es brauktu uz Saukristiem, ja, tu viss mež, tu apstājies. Tu viss kā pārā un tu izēji pastaigā. Šita tu var braukt stundām, tu nevar apstāties un iziet mežā pastaigā. Šita tu nevar iet sēnes lasīt vai joks lasīt. Es saprotu, Latvijā tā vairs nevar, ja, bet manā laikā vēl varēja, ja, ka tu aizbrauc sēņot uz mežu, vai tu aizbrauc ogas lasīt. Te tā nav un nebūs. Te sēnes man tā mežā ir. Bet tu vienkārši nedrīkst iet tajā mežā. Tas nav tavs. Un visur ir vairākā vai mazākā mērā nožūkots tik un tā. Ka tāda brīvības sajūta man tā, kas nav. Mēs te esam felistiķi! Ja man būs bērni ar manu puisi, kas man tagad ir, tad viņš jau izdomājis, ka bērniem jārunā latviski. Nē, viņš ar pāris frāzes zina latviski, jā. Bet, ka man būtu jārunā viņiem latviski. Nē, nu latviešu valodu viņam būs jāsaka. Viņam būs jābrauc pie vecās māmas mācīties kaut ko. Ir jau vēl mammas dzīpari cimdā, nav tikai ziemas, nav jāvalkā cimtene, laime vai nelaime, abas centrindā, brīve un naudā, mūs vajag simteni. Brīve un naudā, mūs vajag simteni. Īrija ļoti interesanta zeme. Īrijā māksla ir nenovērtēta. Īrijā viss ir futbols un regbijs. Viss ziņas ir par futbolu, viss ziņas ir par regbiju. Māksla parādās varbūt vienreiz nedēļā kādu koncertiņu pareklamē. Kādu muzikas pasākumu, kādu mākslas pasākumu, kaut ko, ja? Visa dzīve Īrijam notiek pabā. Es jau tur vairs nepiedalos. Kad tur visi runā un runā tukšas runas. Vienkārši sēž un dzer. Es to nevaru. Es neesmu tā augus, ka iet katru dienu, darbs beidzās, tu iet uz pubu un sēd un dzer. Bet kā mēs runājam, senos laikos ir tas teiciens, let's go for a pint. Let's go for a pint. Tas nozīmē vienu pinti, ja? Tas ir vecos laikos, kad tev bija 1 šelings vai vienalga kāda nauda bija vecos laikos. Tu gāji uz to 1 pinti, uz to 1 glāzi alus, ja? Bet tagad tu ej uz to 1 glāzi alus, un 1 glāzi alus ir mums 4, es nopērku, tad tu nopēc nākošiem 4, tu nopēc nākošiem 4, un tu nopēc nākošiem 4.
Un akalēs pērk 4. Nu, es neesmu tik naudkārīga vai vienalga kā, jā, bet, nu, nauda ir liela nozīme, jā. Bet es nesaprotu, kā viņi var aiziet katru dienu vismaz no ceturtdienas vakara līdz svētdienas vakaram, jā. Kā viņi var aiziet tur un tagad vismaz 100–150 eiro nolikt pa dzeramajiem. Es to nesaprotu. Te visi dzer. Vairāk vai mazāk. Jo tie, kas nedzer, tiem ir lielās saimniecības. Ikra arī atnāca. Klibik. Tu pats nedzer ko? Nē. Kāpēc? Iektas metuvēju. Savu esmu nodzēris. No 68. gada līdz kuram gadam es nodzēru, Dagmār, ko? 6 gadus atpakaļ. Jā. No 68. Nu, kurš tev palīdzēja? Nedzeri? No. Nokodēja man uz 5 gadi un tagad jau kurš gads 6. Nu, ir 6. jau. Nokodēja labi. Neprasās. Vēmēns nāk no šņaba. Jā. Un es tev saku, es tiešām agrāk arī te kodēšanai nesevišķi ticēju, bet nu, tas ir dzīvs piemērs. Viņa nokodēja. Un man arī vēl nokodēja, es jau stāstīju. Pie reizes. Vai Dievs žēlīgs. Bet tev jau te tie, kas tas aizbrauc, kas Piebalgā dzīvoja, tas, nu, kas taisīja tās mašīnas, tas jau arī prom tagad Piebalgā. Jākobis? Jā. Viņš taču, man liekas, arī tagad jau tur remontē mašīnas Īrijā, vai kur viņš Anglijā, kur viņš ir? Jā. Anglijā. Anglijā? Jā. Bet te jau nav kam vairs braukt, visi ir aizbraukuši. Kas ir brauc, visi ir prom. Vairs jau nebrauc tagad te. Te ir klusums, miers. Es esmu viens no tiem, kas atbrauc te ar domu vispār palikt. Kaut gan es braucu uz gadu, jā, bet tā, ka es pēc kāda pusgada vai 7 mēnešiem te jau biju, jā, ka es satiku citus cilvēkus, viņi te brauca, lai sapelnītu naudu, lai brauktu atpakaļ. Es ar tādu domu te nekad neatbraucu. Man tā liekas, zemapziņā domāju, ka es te palikšu un kaut kas cits notiks, jā. Bet tā, ka sakrāt naudu un braukt atpakaļ, man tā doma nekad nav bijusi. Tāpēc es uzskatu, ļoti daudz cilvēku šeit ir, kā sakrāt naudu un braukt atpakaļ. Un es arī daudz zinu, kas aizbraukšu atpakaļ, un tā ceļ tur mājas, un viss iekārtojas, un viss notikās. Bet Latvijai, man liekas, tas ir grūti vēl pieņemt to ideju, ka visa pasaule globalizējās. Ka viss tēdi jaucās vienkārši kopā. Un tādam latvietim tas ir grūti saprast, jo viņš ir vienmēr cīnījies par savu nacionālismu, par savu zemes gabaliņu, par savu te Latvijā. Bet tas viss globalizējās. Varbūt tā šausmā varētu mana mamma, mana oma domāt, ja? Ka būs tā kā Amerikā, kad tu izēji uz ielas un tu nezini, kurš ir kurš. Bet es uzskatu, ka tā visa pasaulē ir pārgadīta. Ka Latvijai attaisīsies robežas. Visi brauks, kuram būs vien iespēja brauks uz Latviju. Šitien te precās meitenes par naudu, lai tie ārzemnieki dabūtu Latvijas vīzu, lai viņi varētu kaut vai te Īrijā palikt. Te pat neprecās aiz mīlestības vairāk. Tāpēc, kā tas vienmēr ir bijis, tā ir nauda, tā ir labklājība, un tajā Krievijā ir sliktāk tā labklājība kā Latvijā, tāpēc viņi visi būs Latvijā ātrāk vai vēlāk. Un būs no Āzijas, no visurienes. Tagad jau es esmu dzirdējis, kā no Āfrikas jau pāris cilvēki jau. Nu labi, viņi tādi populāri tur dziedātāji, kas viņi tur ir, ja? Bet drīz sāks braukt arī, kas ņems un strādās un tīrīs toaletes klubos. Tā kā te tas ir. Gribas būt laimīgam. Un te viss notiekās, es te pērku māju. Te ir man dzīve šobrīd. Es uz Latviju vēl netaisos. Kad es attaisīšos, es jau došu zināt.
kas ātri ceļas, ātri jūk un brūk. Mājas pirkšana Īrijā atlikta. Jo visi celtnieki ir atlaisti, viss ir atlaists, viens ir pa bērnu izvarošanu atlaists un ielists cietumā, otrs ir atlaists par to, ka nezinu, kā darīt savu darbu. Tā. Un es biju savu arhitektu, un tur vispār nav ko pirkt. Tur ir tik daudz kļūdas pielaists, ka, lai to visu izlabot, tur ir vieglāk to māju nojaukt un uzcelt jaunu. Tāpēc nepērk māju vairāk. Vienu rītu pamodos, sestdienas dienā, un es domāju, ka man tad neko vairs nevajag. Man nevajag ne to māju, man nevajag ne šito darbu, ne šitās mājas tīrīšanas vairāk neko. Man vajag manu ģimeni, kas ir mani vecāki un man māsa. Savu ģimeni. Kur dzerīši viņa? Nesen. Man vēl ir 7 mēneši, šitie te es palieku līdz augustam. Un tad man 7 mēneši vēl ko izdomāt. Ko sameklēt vai kaut ko. Tu zini, pilnīgi, godīgi sakot, man pilnīgi vienalga. Nu, ko es te esmu sasniegusi? Nē, es jau neko nenošālu. Man ko nošālot nav. Man ir bijuši fantastiski 7 gadi. Es esmu dzīvojusi, jā. Varbūt Latvijā tas būtu pavisam savādāk, jā. Bet tajā pašā laikā, nu šitā visu dzīvot arī negribas, nu. Un ja es te palieku, tad tas arī man ir. Ja es nopērku te māju, tad par to māju jāmaksā visu tā lielā nauda. Un tad arī jāstrādā, lai dabūtu to naudu. Bet strādāt, dziedāt korī, apnicis man jau. Apnicis man tā kora dziedāšana. Negribu vairāk. Mājas attīrīju vairs negribu. Nezinu, ko es darīšu. Nezinu, ko es darīšu. Bet es netīrīšu mājas, un es domāju, ka es dziedātu arī. To arī man karjeras dziedāšanā man tā izteikt. Tas varbūt kaut kāds projektiņš. Bet profesionāli, man tā tas arī viss. Tas arī viss man dziedāšanas karjera. Man Latvijā saka, ka 7 gadiem kaut kas jāmaina. Un ko tad ar to esi? Nu, par to es atstāšu. Par to es nerunāšu. Nu, tā kā viņš jau zina, jā? Jā. Mēs vēl neesam izlēmuši, ko mēs darām. Vai tad ir kaut kāda opcija, ka viņš arī kaut ko gribētu vēl? Es nezinu. Mēs vēl neesam nonākuši pie kopsavilkuma. Pagaidām mums jātiek ar to māju galā. Jādabū visu naudu atpakaļ un vēl pa virsmu. Un tad sāksim domāt par vispārējo. Vienalga, kādu lēmumu mēs pieņemam kopēji pēc tam, bet es braucu mājās. Tas balss. Tur nav neviena, tur ir draugi, jā. Viņai ļoti daudz draugu, un tiešām arī korī ar visi tur. Viņi ir ļoti feini tie cilvēki, ļoti. Mēs taču ar tēvu pa tiem koncertiem tur pabar, viņai tieši bija tā tūra, un mēs tā kā čumadāni tādā mašīnā zanē visur līdz, bet mēs ļoti daudz redzējām, pateicoties tam. Un ļoti patīkami cilvēki, bet tie ir visi sveši cilvēki. Nu tā nav ģimene, tā nav māsa, tā nav mamma un tas nav tētis. Nu, griez kā grib. Nu. Un tomēr jau, redz, bērnībā, tagad mums ir faktiski tā ģimene, mums ir pajukusi. Ar visiem šitiem laukiem. Un ar to, ka mums tēvam ir jāstrādā Rīgā. Lai es varētu šitien te ampelēties savam maitiņām. Aplamā frekvence patrioti ganies, rādi mums mežu, kur nelauku.
elpas savējos, dzīvo neizdzīvo, lido neklavies, tā jau bez samaņas mūžību kavējos, tā jau bez samaņas.